Baltika Agro ir startautisks uzņēmums, kas Latvijas tirgu strādā jau kopš 1994. gada, nodrošinot Latvijas lauksaimniekus ar visplašāko produktu, tehnoloģiju, konsultāciju un pakalpojumu klāstu, piedāvājot zemniekiem visu nepieciešamo. Prieku jāsaka, ka šis pēc 3 gadu pārtraukuma, pēc visiem zināmiem iemesliem, ir atkal notikums, kad mēs esam salasījušies šeit Rāmaus izstādē, lai atrādītu to, ko mēs esam darījuši, arī to, ko mēs darīsim nākamajos gados. Un pateicoties šai 29 gadu pieredzē, es droši varu apgalvot, ka mums tomēr ir zināmi risinājumi praktiski jebkurai situācijai, kas ir lauksaimniecībā. Ar lauku atbalsta dienestu un Eiropas Savienības atbalstu modernizē Tukuma servisa centru. SIA Baltika Agro Tukuma un Saldus servisa centrā tiek īstenots projekts Tukuma un Saldus servisa centra lobarības ražotnes modernizācija, lai paaugstinātu lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, palielinātu produktu pievienoto vērtību, veicinot ilgspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu. Un es vēl gribētu pieminēt to, ka lauksaimnieki bija tie, kas šajos 3 gados vienu no tiem retajiem, kurus neskāra šī te, es pat gribētu teikt, brīžiem samākslotā piesardzība, aizlieguma un viss tam līdzīgais. Lauksaimniekiem ir zeme, viņi strādāja, viņi strādā, viņi arī strādās. Un arī mēs izdzīvojam visus šos te gadus un esam spēcīgi un ar piedāvājumiem bagāti, lai visus šos izaicinājumus, kas arī būs šogad, lai mēs riktīgi varētu atrisināt un palīdzēt lauksaimniecīgiem visu to, ko vien tik mēs varam. Mums, protams, kad ir šādi tādi jauni mūsu produktu piedāvājumā, jo nevienam nav noslēpums, ka no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas 3 gadus atpakaļ mēs saņēmām, mūsu sortimentā laikam, kad 40–50% bija produkcijas no šīm valstīm, no kurām, protams, kopš 24. februāra nekas vairs nenāk. Tātad mums ir atkal jauni produkti, kas aizvieto bijušos, bet nav tā, ka kaut kas trūkt un kaut ko nevarētu sameklēt. Tehnoloģijas mums ir jebkuram augam, ko Latvija audzē biznesa nolūkos, un ne tikai. Mums arī atsevišķs departaments ir, kas nodarbojas ar mazdārziņiem, ar maziem iepakojumiem mazdārziņiem. Var atrast pareizu tehnoloģiju, līdzekļus, lai šo tehnoloģiju ievērot. Un beigās mēs arī esam lieli tirgus spēlētāji arī graudu iepirkumā. Mūsu piedāvājumā ir Anti, graudu kaltes un torņi, tāpat arī Skandija elevatori, konvejeri un transportieri un Simagas lielie graudu torņi. Anti kaltes ražotas Somijā, kura laika apstākļi ir līdzīgi Latvijas apstākļiem, un viņiem ir arī 70 gadu pieredze kalšu ražošanā, un viņi ir izstrādājuši ļoti labu, efektīvu kalti. Mobilā kalte ir tāpēc, ka Latvijā atbalsta projektus uz mobilajām kaltēm. Nevajag pamatu izbūvi veikt un arī nevajag tehnisko projektu. Viņai pieejama plašākam lauksaimnieku lokam un iegādājama kā iekārta un arī uz Eiropas naudām. Šis ir Optima un arī ir Ultima centrs vadības, ko var vadīt jau arī attālināt un var neatrasties arī graudu kaltē. Piemēram, šim displejam var ieprogrammēt uz visu dienu programmas, kalte uzlādējās, izkaltējās, atdzesējās, aizvada uz graudus uz torņu un atkal process turpinās. Interesi pāriet uz vidē draudzīgāku lauksaimniecību, kas šajā brīdī tas nozīmē varbūt no āršanas pāriet uz minimālo augstnes apstrādi vai tiešo sēju, vai ievies starpkultūru audzēšanu, vai pāriet uz organisko mēslojumu. Tas ir tās vidē draudzīgākās lauksaimniecības metodas, par ko mēs šajā programmā runājam. Šī programma ir kā jauna ienākuma iespēja lauksaimniekam, stimulējot viņus pievērsties vidē draudzīgākai lauksaimniecībai. Lauksaimnieks jau nākošā gada ceturksnī pēc ražas novākšanas saņems verificētus certifikātus, kas ir pārdodami un, respektīvi saņems naudu. Godīgi jāsaka, ka lauksaimnieki ir vienmēr katru gadu sastapušies ar pamatīgiem izaicinājumiem. Un katrs gads nāk ar kaut kādiem, brīžiem arī katastrofāliem jaunumiem. Bet es gribētu cildināt mūsu lauksaimniekus un īstenībā mūsu visus Latvijas zemniekus un saimniekus arī, kad tie ir tie, kas varēs tikt ar savu zināšanām, ar savu darba prieku, ar savu darba spēku. Tie varēs tikt jebkurām problēmām pāri. Un mēs esam gatavi tam palīdzēt, un mēs arī to varam izdarīt. Un es domāju, ka īstenībā nav līdz šim bijis tāda grūtība, kuras mēs kopīgiem spēkiem nevarētu pārvarēt.